Senāts ir augstākā tiesu instance. Tā nolēmumi noder tiesu prakses izzināšanai, un tie ir vadlīnijas tiesību normu piemērošanā. Aizstāvot savas tiesības, vispārīgi un jo īpaši tiesā, svarīgi ir izzināt tiesu praksi līdzīgos gadījumos. Turklāt jāatceras, ja par konkrēto tiesību jautājumu jau ir nostiprinājusies judikatūra, Senāts var atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību. Iepazīties ar juridiski nozīmīgiem Senāta nolēmumiem iespējams augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Pieņemsim, ka notikusi goda un cīņas aizskaršana, un vēlties par to vērsties tiesā. Šajā gadījumā jāmeklē nolēmumi par civil likuma 2352 prim pantu. Nolēmumi par konkrētas tiesību normas piemērošanu meklējami tiesību aktu rādītājā, kas atrodas augstākās tiesas tīmekļa vietnē sadaļā Judikatūras nolēmumu arhīvs. Tālāk jāizvēlas tiesību akta veids un jāatrod interesējošais likums. Te redzami panti, uz kuriem Senāts jau ir atsaucies savos nolēmumos. Katra departamenta nolēmumi sadalīti cilnēs. Simbols pie arhīva numura atver nolēmumam pievienoto virsrakstu vai virsrakstu un Senāta judikatūras atziņu. Nolēmumu var lejupielādēt, klikšķinot uz arhīva numuru. Ir svarīgi izmantot tiesību aktu vietni likumi.lv, lai pārliecinātos, ka nolēmumā minētā tiesību normas redakcija ir aktuāla. Senāta judikatūras nolēmumu arhīvā iespējams atrast arī Senāta nolēmumus, kuros piemēroti Eiropas Savienības un starptautisko tiesību akti. Senāta atziņas par kādu tiesību jomu iespējams meklēt, arī izmantojot klasifikātorus pēc lietu kategorijām. Judikatūras nolēmumu arhīvā šāds katalogs ir katram Senāta departamentam. Pieņemsim, ka nepieciešama informācija par vecāku un bērnu attiecībām. To iespējams atrast Civillietu departamenta klasifikātorā, izvēloties civillikuma 1. daļas 2. nodaļu vecāku un bērnu tiesības. Taču vienā tiesību jomā var būt gan civilprocesā, gan krimināla procesā, gan administratīvajā procesā skatāmi jautājumi. Tad savu tiesību noskaidrošanai jāiepazīstas ar visu 3 departamentu atziņām. Klasifikātora skatā visi nolēmumi būs pārskatāmi atlasītie nolēmumi par izvēlēto tēmu. Tēzes teksts aplūkojams, klikšķinot uz sarkanā trīsstūra vai virsraksta. Izvēloties judikatūras nolēmumi, tiek atlasīti tikai nolēmumi ar pievienoto tēzi. Senāta nolēmumus iespējams atrast arī izmantojot tiesību jēdzienu vai terminu atslēgvārdus. Piemēram, lai meklētu nolēmumus saistībā ar koku nelikumīgu ciršanu. Judikatūras nolēmumu arhīvā jāizmanto izvērstā meklēšana. Lai atslēgvārdu meklētu locījumā, vārds jāieraksta bez galotnes. Iespējams izvēlēties meklēt tikai virsrakstos un tēzēs vai visā nolēmumā. Ar atzīmētu kritēriju meklēt frāzi tiks meklēts tieši tāds teksts, kāds norādīts. Šo kritēriju atslēdzot, tiks meklēti visi norādītie vārdi. Nolēmumu meklēšanu pēc atslēgvārdiem var apvienot ar citiem kritērijiem. Piemēram, nolēmuma spēkā stāšanās laika periodu vai departamentu. Vairāk par judikatūras nolēmumu arhīva iespējām var uzzināt rokas grāmatā. Izmantojiet savas tiesības, būt zinošiem!